sākam tātad ārkārtas domas sēdi, kurā mēs skatām vienu jautājumu par iedzīvotāju anketēšanu, par šīs te anketas apstiprināšanu, par šo te kārtības noteikšanu. Pēc tam es drusku gribu divus papildu jautājumus jūs iepazīstināt par valsts autoceļu sakārtošanas programmu no 2016. līdz 2020. gadam, ko prasa Zemgales plānošanas reģions. Un otrs jautājums būs par sadarbības veidošanu ar Šarkovšķinas rajona izpildu komiteju Baltkrievijā. Tādi ir šie divi papildu jautājumi. Ja jums varbūt kādu papildu jautājumi būs, tad jūs arī varēsiet dot informāciju. Tā, bet tagad par šīs te anketas projektu. Projektu izstrādāja Dzidra, un tas ir tikai projekts, ja mēs viņu gribam pilnveidot vai savādāk pārveidot, tad lūdzu ierosinājumus, lai mēs varam jau nākošu nedēļu kopā ar iedzīvotāju sapulcēm dalīt šīs te anketas un virzīties uz priekšu. Tā, tad vārds Dzidrai, varbūt. Deputāti. Deputāti, tas varēja iepazīties, arī bija uz jūsu ēpastiem nosūtīts šis te projektiņš, un tātad lūdzu ierosinājumus par šo te projektu. Šodien ir tā retā reize, ka mēs esam ieradušies pilnā sastāvā deputātu padomu. Visi 15. Tāds ir bijis gadījums, bet sens katrā ziņā. Lūdzu, kādi ierosinājumi? Man ir viens ierosinājums. Atklāja nevis anonīmi, bet iekļaut vārds uzvārds, un varbūt pielikt pat telefonu numurs. Ja gadījumā kāds tur rodas, ka divas anketas viens cilvēks aizpildīs, varam jau piezvanīt. Jā, mans ierosinājums no anonīmas ar vārdu un uzvārdu. Kāds ierosinājums? Labi. Pilnīgi piekrītu. Jo citādi var viens cilvēks elektroniski sūtīt, jo te arī elektroniski tas ir iespējams. Diemžēl tā ir anketēšana, nevis sabiedriska apspriešana. Jā, un ar rakstot norādot vārdu, uzvārdu, cilvēka viedoklis var tik mainīts. Vai kaut kas, kas to aizliedz? Nē, aizliedz nav. Vienkārši tad ir jāsako līdzi datu aizsardzībai, kā šīs anketas uzglabāsies. Anketas jānorāda cilvēks, kas viņas apstrādās, jo tie ir personas datu aizsardzība. Varbūt var lielikt, nav obligāti. Neierakstīt. Nē, ja nav obligāti, tad jau nav mazliet obligāti. Tad jau nav obligāti sēža pie galda un 10 aizliedz. Ja cilvēks piekrīt parakstīt un anketēt sevi, tad aizsargās viņai darbs, protokals, tad viņam tas ir pilnīgi. Kāpēc viņš publiski nevar to paust? Ne, varbūt tās sākam, varbūt tās vai no ar šo te. Vienkārši man, piemēram, ir tāda. Labi, varbūt virzamies pa daļām. Jā. Tātad, ko juriskonsuli saka tieši par šīs te uzvārdu ierakstīšanu? Bez kaut kāda personas koda, es saprotu, tas tomēr ir pārāk jau nopietni, Vārds uzvārds ir norādāms, tad, kad ir publiska apspriešana. Šajā gadījumā tā ir anketa. Un zinot, tomēr, kā pagastā informācija noplūst, ne tikai pagastā arī, un šeit tas ir iespējams, es baidos, ka tiešām kaut kādas nepatikšanas var rasties, jo arī iepriekš bija diskusijas par to, kurš tad iesniedz anketas, kurš tur parakstīja, kāds radinieks, un tādas baumas būs, vai pēc tam tas neradīs kaut kādas varbūt situācijas. Es, neatbalstītu. Bet likums šādā jautājumā neko nenosaka. Neaizliedz, jā. Ja mēs gribam lielāku
ticamību tam pasākumam, ko paši inicējam. Arī tie 600 cilvēki, kas teiksim, parakstījās jau tajās vēstulēs, visi viņi taču arī zināmi un neviens tā pret viņiem ne ar kādām represijām nevēršās. Ja mēs gribam ticēt rezultātam, tad vajadzētu jau veikt vārds uzvārds, adrese redz, kur būs un Nē, adrese te nav domāta. Nu, adrese būs dzīvesvietas, būs atzīmēts, jā. Es domāju, ka no kāda iedzīvotāja var arī būt iebilde. Es neteikšu, ka varbūt tas būs masveidīgi, ja? Bet iedzīvotāji arī seko likumdošanai, un ja tā ir anketa, ja, tad viņa daudzos gadījumos mums dažādas firmas visādu veids aptauju, tur neprasa šo te vārdu, uzvārdu. Līdz ar to var kādam būt pretenzijas par šo. Bet labi, tātad mēs sākumā būtu prasīt anketā norādīt vārdu uzvārdu, ja? Pašā sākumā, ja? Un tālāk sekot. Tālāk par šitiem 4 pirmajiem punktiem. Ir kādas pretenzijas? Man ir punkts par tiem datumiem 13. oktobris līdz 13. novembris, ja? Jo iepriekš, kad es biju komitejas sēdē, tad bija pārrunas, ka tomēr būs ekonomiski pamatojumi kaut kādi, ja? Un te mums ir anketas, te neviena ekonomiski pamatojuma pilnīgi neredz. Atkal ir vienkārši uz nenokāpt, kur mēs gribam, to mēs darām, cik tas maksā, tas mums neinteresē. Vienkārši tā. Tad mēs runājam, taču bija komitejas sēdē, bija runa par to, ka kaut kādu pamatojumu līdz, cik mums izmaksā gadā šeit palikšana un cik ir pārcelšanās izmaksā un cik gados tur tas viss atmaksājas. Bija tāda runa, ja, es sēdēs nebiju, ja, bet noraidīs jau tāpat. Noraidīs jau tāpat, šodien neko mēs esam atnākuši. Vai tas Māri bija ierosinājums viņa anketā iekļaut? Tas vispār, lai tas, ja notiks tās cilvēku tās sapulces, ja, tad vismaz tais sapulcēs, lai ir kaut kāda skaidrība cilvēkiem. Jo pašlaik ir tā, kā kurš runā tā, viens stāsta tā, otrs stāsta tā, tas cilvēks, kuru dzird pie tā arī viņš tur beigās, Labi, tas ir ierosinājums organizējot sapulces, norādīt gan šo te ekonomisko pusi, kas maksā, cik maksā patreizējā, teiksim, administrācijas atrašanās vieta un tā tālāk. Tā jau norāda visas vietas, jo pēdējā komisijas sēdē izskanēja Cunava, Rubeņi, pilsēta un tā tālāk. Mums ir jāpakālēt visas vietas priekšlē. Tā jau ir ekonomiski pamatojumi. Pārējais noteikti mums asoni, ja? Labi, tas... Tā, ja tā prasa ekonomiski pamatojumi. Lūdzu, Uldi, vārds tad. Es varbūt tā gribēju, lai mums tāda lieta ietu tā secīgi, ja? Beigās ir aptaujas metodoloģiskais apraksts. Un arī pēc šīs... Un šī pēc sākuma, ja, ko mēs gribam, tātad aptaujas mērķis, noskaidrojam, kas ir, ko mēs aptaujājam, izējam šim te cauri visam, ja, un tā pa punktiņiem, un uz priekšu. Mēs tagad viens otrs un tā mētājam. Par šo tiem punktiem, pirmiem 4 piekrīt, jā? Labi, tālāk tad neskatām, ko mēs liekam, ja, iekšā, bet tieši par aprakstu? Aptaujas mērķis. Jā. Tātad noskaidrojam, vai tur viss ir kārtībā, ko mēs vēl šita mērķis kāds. Šeit jau arī aptauja ir anonīma un tās rezultātus publicēti aptaujas veidus. Tātad viņa vairs nebūs anonīma. Protams, ja mēs norādām uzvārdu, tad viņa vairs nav. Bet pirmajā jūsu dzīvesvietā atrodas viens no punktiem ārpus Jēkabpils novada teritorijas. Vai tā ir faktiskā vai deklarēta?
šito te tā. Un arī Pa vienam runāsim, jāsarunā. Kas grib izteikties, tad lūdzu paceļam roku. Tātad mums ir ierosinājums, lai būtu šī te pirmās daļas sakritība ar metodoloģisku aprakstu. aptauja, nu varbūt viņi atklāta vai kā viņi tā pareizāk, jo ja būs mans uzvārds un mans varbūt paraksts visu, jā. Tas ir viens un otrs, tātad ko mēs jūsu viedoklis tiks izmantos pašvaldības lēmumu pieņemšanu par novada administratīvā centra atrašanās vietas noteikšanu. Varbūt arī tas saistīts arī šo te, un to mēs arī varēsim arī mūsu tajā tālāk attīstības programmā ierakstīt, jo uz kurien tad mēs ejam, tad šis palīdzēs noskaidrot. Jā. Tad jau tie datumi arī stāv vēlāk jau. Šajā te teikumā ir kādas izmaiņas, ja jūsu viedoklis tiks izmantots, vai viņš var palikt? Nē, papildināt varbūt, ka to jā, jo to mēs varēsim izmantot, jau šī aptauja mums dos kaut kādus rezultātus, ko mēs varam pēc tam izmantot sastādām. Vietas noteikšanai. Skatot Jēkabpils novada attīstības programmas aktualizāciju. Jā, tad mēs šos rezultātus tur varēsim arī iekļaut. Tad par šiem te konkrētajiem jautājumiem, ko mēs gribam noskaidrot. Kā mums paliek šie te divi, vai vairākā skaitā, ja, to, ko Andis minēja, ja mēs ekonomisko pamatojumu gribam noteikt, ja, šiem te visiem 5 variantiem, ja, es pat nezinu, kā to var izdarīt, ja mums pat nav zināma vieta, kur varētu būt Dunavas pagastā, kā iepriekš runāja komitejā, un kur varētu būt Rubenes pagastā, administrācijas izvietošana. Tātad šādā plāksnē es uzskatu, ka tas nav iespējams sagatavot. Ja mēs zinām konkrēti par, teiksim, Zasu, tur mēs esam jau snieguši šos te aprēķinus, ja mēs par Brodiem varētu vēl noskaidrot, bet Brodi šeit nav tātad, Par šo vietu mums ir... Apvienotais, tas bija tas cērt, apvienotais variants. Tas ir kā Rīgas ielīja, par vispār, pat nebija runāts. Ir 4 varianti. Jā, 5. Pēc manis vēl ierodas. Un 5. bija ierosinājums vispār pie pilsētāji. Pievienoties pilsētai. Ko tur mēs varam, kādus skaitļus dot, cik tas maksātu un kurā gadā? Tur jau mums, tur jau mēs, tie skaitļi mums ir zināmi. Kur ir zināms? Nē, nekas nav zināms, bet tie skaisti mums ir. Mums atcerēties visu laiku līdz šim, kas bija, tad šīs te mūsu sarunas, kas bija gan Zasā, gan šeit, izpildu direktora informācijā gāja, kad bija šīs te tabulas un apraksti, kā mums nav. Tātad mums nav tur zemes dienesta, mums nav tur CSDD, mums nav visi pilsētā, poliklinika, veikali pilsētā, viss. Tātad tā mums nav, tātad tas ir pilsētā. Ja mēs tik ļoti
savus iedzīvotājus organizējam šeit palikt uz vietas, kad visi labumi ir pilsētā, tad varbūt pievienosimies pilsētai, varbūt mēs arī samazināsies šeit administratīvie izdevumi, un es domāju, ka tas ir viens no variantiem, un redzot to, ka tiešām mūsu iedzīvotāju skaits samazinās, strauji samazinās, jā, tad šis loģisks piedāvājums. Jā, bet viņu skaitļos ir grūti pateikt, cik tas maksā, kuram un kāds tas iegūms. Lūdzināt. Nu, šeit jau, man liekas, visas šīs reformas atvesinās dzīve pati kā tāda. Es domāju, ka katrs politiķis, kas šodien šeit sēž un apkārt sēdošie, seko līdzi, kas notiek Latvijā, jā, tur augšā. Un es domāju, ka arī pats priekšsēdētājs vēl vairāk par informāciju dod, kad reforma būs, jā, un uz kuru pusi ir nosvērušies, jā, politiķi, jā, un visdrīzāk, kad būs šie 27 pašvaldības, jā, paliks Rīga Jūrmalā, un līdz martam nākošam gadam jau visi būs skaidri zināms, un es domāju, ka mēs varbūt būsim pirmie, kas būs šo ceļu gājuši, jā, tā būtu brīvprātīgā apvienošanās, nu tā arī šodien nevienam nav liekta, jā, bet katrā ziņā pašvaldības tādas, kā tas uz šodienu ir, viņas sevi nav tomēr laikam pierādījušas sevi un, teiksim, augstākā jau līmenī to arī skaļi nesaka, cik tad ir iegūms un cik ir zaudējums. Un līdz ar to pienāks tas brīdis, kad neviens jau arī nejautās, kā jau iepriekšējā reformā, ja, un arī iet uz to, ka pilsētas būs šie centri, ja. Mazās pašvaldības tomēr nepastāvēs, un kāpēc gan nevarētu. Tad šeit arī visu laiku Rutāna kungs, jā, un pilsēta, visiem ir pilsēta, visi brauc uz pilsētu, un tad arī mēs ieliekam šo, jā, variantu pilsēta, gribot, negribot, mēs būsim kādreiz pie tās pilsētas, un nebūs ilgi jāgaida. Kādu adresi mēs liekam? Tur nav jāliek adrese. Tur ir viens variants pievienoties Jēkabpils pilsētai. Vai cilvēki grib tādu variantu? Mēs jau šodien neliņam neko konkrētu. Tā ir aptaujas veidā. Vai cilvēki varbūt visu? Tad mēs varēsim turēties. Mēs citiem variantiem liekam konkrētu adresi, kur tas ir iespējams, jā. Pilsēta ir kāda adrese? Pilsēta? Jā, pilsēta ir pilsēta. Pilsēta varētu būt arī papildus. Nu, es domāju, attiecīgi tas ir viss priekšā, jo kā pilsētā arī var papildus lietas, un tad ja tā apvienošana būs, tad arī tāpat Kruspils var būt. Gan jau tā taisnība mēs zinām, nu jā. Tas ir kā brīvas ielā, jau visam nebūs vietas. Kaut kas jau paliks arī. Nē, protams, jo tās tur ir telpas un šeit ir telpas. Un tā pati pilsēta. Bet adresi mēs neliksim. Adresi nav jāliek. Jā, bet par to pilnīgi, es arī par to, piemēram, par to Jēkabpils variantu, es pilnīgi domāju, ka tas tā arī normāli būtu, jo tas, ka tu Dunavā centru likt vai Rubeņos, es domāju, tas ir vienkārši karstums, strīdu karstumos, jā, mums varam likt visiem, tādā ir brīvā, ka tur ir klubs, jā. Varbūt tur mēs ieliksim, jā, tas nav normāli domāju. Par reformu šodien nav diskusija, mums ir diskusija par reformu, gaidāmu reformu. Nav šī domas sēdē. Mums ir par anketu. Tātad lūdzu priekšlikumi. Tātad šeit, tur, kur bija Rīgas iela, svītrojam nostu, jā? Labi, svītrojam nostu. Tālāk, ko daram? Zasa Brodi. Pilsēta, ja mēs tā. Zasa, jā. Brodi. Zasa. Pievienošanās pilsēta. Jā. 3 varianti. Brodi, kur paliek Dunava, Rubeņi. Teorētiski mums būtu jāatstāj. Jā, Ir attīstības. Līdzvērtīgi uz Asa, līdzvērtīgi. Nav normāli, tad kaut kā domāt. Nav vai Rubeņiem. Dunavai no atvainojies, tieši kolēģi, cik ir atvainojies. Tā ir. Jā, Dunavai jau kūpīties. Tāda sēdes. Tātad liekam, jā, visus šos te, kas ir diskutēts, jā, liekam visus, jā. tā ir anketa.
Tā ir citādi. Nē, var atstāt vienu cits teiksim. Nu. Tas nav. Citām arī citām ierakstīs to Dunavu un tos robežus. Jā, Kāpēc mums vajag tik sadrumstalot un beigās nekā tur mums nebūs? Beigās nekādas skaidrība nebūs. Tur jau tā lieta. Jo vienkārši cilvēki, ja cilvēkiem iedos, nu, protams, Dunavā būs kāda daļa, kur Dunava rubeņos būs kāda rubeņa, bet nu, tas jau mums nedod risinājumu nedos. Mums ar šīm te daudzajām vietām nevajadzētu cilvēkus maldināt. Nevajadzētu cilvēkus maldināt. Ja mēs skaidri zinām, ka mēs nevaram to un nebūs, ja tad priekš kam vispār iekļaut tādus jautājumus. Es domāju, ka tikai 3. Nu, priekšādātājs teica, ka šodien nav runa par reformu un tam līdzīgi, tomēr, ja jau gadu atpakaļ, jā, ministru kabinets ir apstiprinājuši šo te ar tām attīstības nostādēm līdz 20. gadam, tad noteikti ir diezgan skaidri termiņi, jā, pie tam ir noteikts sadarbības teritorijas, jā, par kurām ir runa 29 administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā ir nosakāts līdz 2016. gada 1. martam. Kamēr mēs runāsim par visām šīm te, mums jau bez, nezinot ne mūsu tur iedzīvotāju viedokli, ne pašvaldību varbūt pat jāapjaugus sagatavots un izmērs mūsu vietā. Man liekas, ka mums aktuālāk būtu šo jautājumu tomēr domāt nevis tagad skaldīt matus, pie tām par tādām lietām, kurās nemaz reāli izvietot administrāciju nevar. Es joprojām šajā aptaujā lielu jēgu nesaskatu, vai nu mēs par konkrētām lietām, tad jautājumu, kāda ir mūsu iedzīvotāja doma, kā būtu labāk, vai ar ko vienoties, kā vienoties, bet šo mūsu administrāciju cilvēki tam vairs nekādu jēga nav. Paldies par viedokli. Vēl kāds grib izteikties tieši varbūt par šīm te vietu, iespējamo vietu daudzumu, ko mēs varam. Cilvēki nedzīvo. Tagad apmēram tā izklausās. Nu, tā izklausās. Ziniet, skats no malas vispār, tas ir ļoti nepatīkams. Tieši tā, izskatās, ka to ir. Iznāk tā, ka mums tikai ir pilsēta, viss mums, tagad dotajā Rīga jūs orientēt, es atvainojos, ka es iejaucos bez rokas pacelt uz mīļiem deputāts, atvainojos, jā. Bet, no malas izklausās ļoti nepatīkami. Man liekas, jums vajadzētu arī domāt, ka tomēr novadāti cilvēki un dzīvotie cilvēki. Jūs tikai savā starpā tagad šeit matus skaldari. Labi, tātad tie priekšlikumi šeit Astras, Zasa, Brodi, Rubiņi, Dunavā, Jēkabpils, jā, un arī atstāt cita adrese. Tādu, jā. Tad citie tur es Nu, vēl jau dignāli kalnu pakas, bet čaks vēl viss. Nē, nu nav attīstības. Tādā viena lūdzu runā nav var saprast. Lūdzu, intro. Es vēlreiz iejaukšos, jā. Es ļoti piekrītu, ko tikko Anita teica, jā. Tā reforma būs, un vai jēga vispār kaut ko ir mainīt un izlietot lielus naudas līdzekļus. Manuprāt, būtu prātīgākais, lai paliek novads tur, kur viņš ir, reforma būs un visu saliks par savām vietām. Un tur, kur būs tie reformā paredzēts tas novads, kam pievienoties vai tas centrs, nu tur viņš arī būs. Diez vai mēs to varēsim ietekmēt. Es drīkstu. Šeit jau mums ir jādod atbilde iedzīvotājiem, ja? Šīs aptaujas un kāpēc gan mums neuzklausītu iedzīvotāju viedokli un šī anketa būs tīri normāla, kur būs vārds un uzvārds, ja? Būs iespēja piedalīties pilnīgi visiem pagasti iedzīvotājiem, ja? Kas dzīvo gan faktiski, gan varbūt nedzīvo faktiski, un neko jau darīt, tad mēs zināsim tieši viedokli. Nākošajā gadā būs programmas aktualizācija, ja tās, jā, un viss būs skaidrs, ja tad nebūs te nekādas līdzekļi, netiek lieliski, tikai papīru, jā, printeri un nekādas problēmas. Mēs zināsim tiešām iedzīvotāju viedokli, kāds tas ir, un ja jau te tagad viens saka, tur to nevajag, tur, tad liekat visus padustus iekšā, liekam pievienoties pilsētām, nevienam
nekādu pārmetumu nebūs. Bet tad jau tas būs, katrs pagasts arī no labi, ja Dunava un Nu, tad Rubeņas jau redzēs. daļa Rubeņa liks, protams, Rubeņa, daļa Dunava, un it sevišķi tā kā iepriekšējā sēdē, kur Rūdis teica, ka citām uzprast, viņš pat nezina, kurā vietā tas novads ir, ja. Un tas cilvēks, protams, viņš nekad neliks Jēkabpili, ja jau viņam padot anketu, kur ir rakstīts Dunava. Viņš tā kā humora teiks. Jo tie ir tie cilvēki, kuriem nav maz vajadzības kaut ko kārtot, kaut kādas lietotības viņiem nav jākārto, viņiem varbūt ir tikai īrēts dzīvoklis un viņam jau tas būs, tad vienkārši tur tāds, tas pilnīgi nevajadzīgs, tas nevienu jau neapvaino, tas, kas dzīvo Dunavā, ne to, kas neapvaino ar to, ka viņus neieliek, ka to novadu neieliek, pagastu neieliek novada tajā kopē aptavjā, ja. Vajag tomēr pie reālām lietām, ja. Viens variants būtu tas, ja tā nākamā reforma būs tāda, ka mums vieno Jēkabpilī, tad šīs lietas viss nevajadzētu sasteikt, jo nevajadzētu tērēties, jo beigās tāpat mēs brauksim uz Jēkabpili, ja tāda augšējā vara nolēms. Pašlaik tērēt, tur viss tas nav. Kas vēl nav izteicies, lūdzu, izsakiet savu domu. Jā, visi tur biedrē to reformu, bet principā neviens vēl nezina, vai viņi būs, vai viņi notiks, vai būs, un tas būs pēc 6 gadiem tikai, ja nemaldos, ja, ka to izlems. Un šajā gadījumā, principā, ja mēs domājam tikai par to Jēkabpili, ja, ka mēs to būsim un nav ko mums šeit darīt, tad jātiek man itrēm, mums cilvēkiem jādomā īstenībā. Pagaidām, mums priekš jādomā, kas būs pēc tam, kad mēs būsim pie Jēkabpiles. Varbūt kādam ir izdarīt, ka nav cilvēku valkos, nezinu. Varbūt vairāk zemes palikt, tos nesaprotu. Ir jādomā šodien par to, un mans ierosinājums ielikt tomēr tos 3 iekšā. Vēl Jēkabpiles to pievienošanās variantu un Jēkabpiles Zasa Brodi vēl to. Un citas adreses, to principā nevar. Tātad tavs priekšlikums ir Astras, Brodi, Rubeņi, Dunava un Jēkabpili, ja? Jā. Zasa Brodi dalīties. Zasa Brodi vēl. Zasa Brodi, jā. Tas ir vēl viens variants, atsevišķs variants. Jā. Lūdzu. Es arī izteikšu savu viedokli, jo, klausoties, liekas, ka tiešām dīvaini. Jūs ļoti labi saprotat, cik katrā pagastā ir iedzīvotāji. Ieliekot tās 3 dažādo pagastu adreses viennozīmīgi, tajā, kur ir vairāk iedzīvotāji, tā adrese saņems vienkārši vairāk balsis. Vai jūs gribat dabūt atbildes, ar kurām var manipulēt, ja nav tur, tad varbūt ir tur, tad var likt 3, un ja jums būs proporcionāli iedzīvotāju skaitam arī atbilžu varianti. Runājot par pievienošanos Jēkabpilī, tad anketā ir jāliek otrs jautājums, jo uzdotais jautājums ir par administratīvā centra noteikšanu Jēkabpiles novadam. Ja jūs gribat to jautājumu par pievienošanos pilsētai, tad definējiet citu jautājumu vai otru jautājumu anketā. Paldies. Gintas, tev gribētu... Diezgan saprātīgs norādījums. Gintam jāatbildē mazliet. Tajā pirms gada apstiprinātajā ministra kabineta noteikumos noteikti arī reformas sagatavošanas konkrētajā termiņā un lēmuma projekts tātad un pieņemšana Saeimā 2016. gadā jau. Un šie pārējie tie gadi tāda sagatavošanās un jau reāla darbība, jo 21. gads ir, kad vēlēšanas notiks jau pilnīgi jaunajās robežās un jaunajās teritoriālajās tajā sadalījumā. Tā kā, cerēt, ka nekas nenotiks un tāpēc tikai būs, lai kā nav pamata. Tad šo anketu varētu tiešām papildināt, jau ar šiem varbūt, ja tiešām mēs gribam joprojām par tiem centriem kaut ko tur, ja, kuriem nebūs jēga, tad papildināt noteikti ar jautājumiem, ko tad iedzīvotāji domā, ar ko vajadzētu vienoties, ar pilsētu vai lauku novadiem savā starpā, vai labāk tas 51 variants vai 29, tādu vēl arī tad papildus kaut vai likt. Vispirms par variantiem, jā, iepriekš mēs diskutējam, ka varbūt tiešām jāliek visi šie 4 varianti, jā, taču šobrīd man liekas, ka atstājam kombinēt to variantu Zasa Brodi un šo te esošo adresi, jā.
teiksim, jautājums par pievienošanos Jēkabpilī, viņš ir ļoti labs kā provokatīvais jautājums, jā. Viņš uzreiz atklāja, teiksim, lietas būtību, jā. Ja reiz mums viss ir pilsētā, tad kur tad mēs te ākstamies, vai ne? Taču iespējams, ka tas nav šīs anketas jautājums, jā, jo tad patiešām ir jājautā iedzīvotājiem, vai viņi vispār vēlas neatkarīgu pašvaldību. Nu, varbūt ne šī anketā. Nu, tāds būtu mans ierosinājums attiecībā par reformu. Tieši tādēļ, ka reforma tuvojas, mums ļoti nopietni jādomā, ko mēs saglabājam savā teritorijā. Jo reformas nosacījumi šobrīd, cik es dzirdēju, ir administratīvais centrs ne vairāk kā 30 kilometri. Ja? Mēs šobrīd esam šausmīgi progresīvi, ja? No Kaldabruņas ir 60 līdz novada centram, ja? No Dunavas ir arī no Cukuriņu gala. Ja? Vai ne? Tāda. Kur paliks tādi pagasti kā Dunava, Vignāja, Zasta, ja? Ja mēs tagad domājam vienoties pie Jēkabpils, viņi neatbilst šiem nosacījumiem, ja? Labi, Rubeņi var pievienoties pie Ilūkstes, ja? Nu, tīri teorētiski, Leimaņa kalns pie Aknīstes. Nu, teiksim tā, ja mēs tagad ņemtu Zastu un visiem spēkiem mēģinātu attīstīt viņu kā savu centru, vidusskolu tur ir, ja? Kas ir viens no nosacījumiem. Un es gribētu teikt, jā, valsts nolems ļoti daudz mūsu vietā. No otras puses, jebkurā reformā ir bijuši cilvēki ar stingru nostājumu, kas ir gājuši sekojot savai pārliecībai. Mēsliks un Roja. Mēsliks jūtas laimīgs, atdalījies, jā, no Rojas novadā. Un šobrīd, ja mēs tā centīgi un pa plūsmai, jā, tā kā, nu, teiksim, kolhozu laikos, jā, baznīcā minerālu mēslu noliktavu, jā, ok, nu, laiki mainās, taču saglabājot kaut kādu nostāju, jebkuru reformu gadījumā, es domāju, mūsu iedzīvotāji vinnēs, jā. Tieši reformas dēļ mums ir jēga, mums ir nozīme, un mums tas ir jādara, mums ir jāliek savi resursi savā teritorijā. Jā, bet tad jau no Zasas līdz Jābrīgai vienalga 5 kilometri. Tas neko nemāja. Nē, tas ir Dunava. Dunava ir tā vietā, ka tur to paņem tos 30 kilometrus ņemot kā cik tad ir no Jābrīgas līdz 80 tagad ir, jā? 42 plus 20. Labi, es lūdzu tomēr tās nākotnes variantus, ja, atstāt citai reizei. 23 līdz skolai, es kādreiz skolā braukstu. Es vēlreiz aicinu jūs atgriezties pie lemjamā jautājuma, nevis kā būs, ja būs. Vēl jau šis te uzstādi, ko ministrs ir nosaucis, ja nekādā politiskās aprindās viņš nav skatīts. Ne ar pašvaldību vadītāju viņš nav skatīts nekā. Un tur līdz tam 2020. gadam vēl nescik varianti būs. Mums jādomā, kā mums tagad dzīvot, un ko saglabāt, un kā cilvēkiem, lai labāk būtu. Laikam mums ir jāskatās arī uz priekšu, un nevaram mēs šodienai nodzīvosim vēl uz tos 6 gadus, ja līdz 21. gadam, vai kurā viņa būs, ja mēs savus laukus nestiprināsim. Es nezinu, es varu kaut ko lasīt, tur bija viens labs tāds raksts, kur bija teikuši, no, kas par lauki nekas nav, laukos jāatstāja 2%, tad vispār ir tikai tie dzīvotāji, un pilsētas redziet, jums visus baro, un visiem ir nodokļi visi, un uztura visus laukus. Mēs tā negribētu tam piekrist. Ja mēs tagad tīram savus laukus ar vien vairāk kārā un vairāk, nu, nav ko te tiešām daudz domāt, un pasakām, ka mums ir jāiet pilsētu un viss, un labāk paliks, tad Dunavā ir 4 zemnieki, kā tur vēl paliks. Bet ja mēs šo kaut ko starītu, to saules darījumu savā novadā nespējam mēs tur uzturēt, tad es nezinu, piemēram, ir jāskatās uz 21. Un tomēr mēs skatāmies
atceros, ka bija arī mēs tur toreiz laikam pašvaldību kongresā, kur mēs tikāmies ar šiem, ne tikāmies neoficiāli, ka mēs runājam priekšsēdētāji, arī tie Līvāni, jā, mums saka, redz, Līvāni būtu ar Digināru tilts, jā. Nu, tad uzreiz, Līvāni novads jau uzreiz būtu pateicis, mums vajag Digināru, un nav jau mums Zasu, jau mums vajadzētu. Jau viņi jau būtu skatījuši, jau viņi skatījās, viņi domā par savu novadu, lai viņi pastāvētu kaut kādīgi, nu. Mēs jau arī nezinām, varbūt tā reforma būs vēl interesantāka. Lielā pilsēta, un mēs esam, varam būt atklāti, ka lielā pilsēta arī mūsu tā 9. lielā pilsēta, Jēkabpils arī ir uz tāda lavierēšanas, jā, jo viņai var šis status pazust. Un nekur nav teikts, ka pilsēta varbūt jau uz šīm pirmajām jau pat vēlēšanām, varbūt uz otrajām, varbūt mums Krustpilī rakstīs kaut kādu rakstu, atļaujiet mums pievienot pilsētai Zīlānus un Brodu. Es saku to nezinu, jo viņi turpat ir pilsētas robežās visi. Lai viņi stiprinātu savu, lai būtu pilsētas stiprāka. Es atvainojos, es tomēr vēlreiz gribu atgādināt. Nu, nezīlēsim kafijas biezumos, jā. Ja mēs šodien esam sanākuši par anketas apstiprināšanu, tad runājam, ko mēs iegājam anketā un par iespējamiem novadu variantiem runājam kādu citu reizi, ka tieši šis temats būs. Tātad bija varianti, ko jūs paši izteicāt, jā, iekļaut šīs te vietas, jā. Bija varianti, kad varbūt arī samazināt nosaukto vietu iespējamās administrācijas atrašanās vietu mazāku, jā. Tātad šie divi priekšlikumi paliek, jā. Pirmais priekšlikums tātad ir Astras, Brodi, Rubiņi, Dunava, Jēkabpils, jā. Un otrs variants ir tā, kad bija Astras, Brodi apvienoti, jā? Astras, Zasas, Brodi apvienotais. Zasas, Brodi. Astras un Rīgas ielas 150, jā. Zasas un Brodi? Jā. Mīlestība. Sasapus Brodi nevar. Tas vispār ir neparedz divus apstājumu centra, divas adreses. Ja runājam par Jēkabpils novada adresīvo centru, adrese ir Tas vispār nesaprot Jēkabpils jābūt. Tas ir cits jautājums, kā atbildes iestādes. Mums ir jārod atbilde no iedzīvotājiem uz uzstādīto jautājumu. Un tas, ka tur būs divi kopā salikti, nu, cilvēkam nekādas skaidrības no tā nebūs. Nebūs. Viņa paša varētu Mēs varam te pļāpāt un domāt, kā, bet mums ir skaidri, nu, lai cilvēks saprot šo jautājumu, ko no viņa grib dabūt. Mēs iedomājamies Dunavu vai Rubiņu. Jā. Pirmajā mēs ierosinu, kā teica, tur otru jautājumu, bet tas varētu būt tā. Pirmais Zasa, Brodi, Dunava, Rubiņi un liekam vai pievienošanās Jēkabpils pilsētai. Nekādu otro jautājumu. Pirmā variantā es ierosinu vai? Jo šeit jūs visi sākāt runāt par vienu lietu, par administratīvo reformu, kas izskanēja tagad no valdības. Šis jautājums jau, tad, kad es šo ierosinājumu sniedzu, ja? Vēl šis te jautājums nebija izskanējis, ja? Tā ka tas jau nesaistiet to ar to. Vienkārši tas bija priekšlikumu, kuru arī tajā laikā mēs atbalstījām Finanšu komiteju. Jā, bet tas varētu būt vai Jēkabpils pievienošanās. Jā. Pirmajā variantā. Un tas jau arī mums tā kā priekš šīs... Vai Jēkabpilī, jā. Labi. Vai pievienošanās. Mēs tikai jautājumu prasām iedzīvotājiem viedokli. Runājam visi kopā. Tātad otrais ir variants. Tātad pirmais ir noformulēts līdz galam, jā, es saprotu. Es nesaprotu otrais punkts, tur ir Brodi vienu vai kā? Jā. Kur tas radās, es laikam nebija? Nebija Brodi.
Atsevišķi brada nav bijis. Nē, bijuši, jā. Labi, svītrojam ārā. Tā otrais variants. Jā, tad brodas svītrojam ārā. Nav. Otrais. Variants bija, kad izdalās uz divām vietām. Adrese sasā, bet modelis produktu bija tāds variants. Tad šitai. Otrais variants, es uzskatu, ka prātīgāk, lai no cilvēks saprastu jautājumu, jā, ir jābūt diviem variantiem. Nu, divi varianti. Astras vai Rīgas iela Jēkabpils? Viens no diviem variantiem. Par otro variantu ir vēl priekšlikumi? Ko tad? Nu, cits variants parasti ir jāskatās, lai paliek. Ja mēs gribam noskatīt, lai paliek cits. Cits varbūt būs Vēršļā vai vēl kur. Ja mēs... variants paliek. Kas? Tad mans priekšlikums trešais variants. Kas ir trešais variants? Nu, liekam vēl trešo variantu. Liekam zasu un otrais ir pievienošanās seka. Kopā. Bet jau ir jau tāpat viņš ir nenormāls. Mēs tikko visi norunājam, ka mēs nekādā gadījumā negribam pievienoties pilsētai un valsts paliks tukši, un tagad mēs sakam, ka mēs gribam pievienoties. Mums ir dažādas domas. Labāk viņi visu darot ārā Vai būs Zasā, vai būs Jēkabpilī, Dunavā lauki tukši nepaliks. Jo es vācu parakstus, es braucu pirmajā reizē, braucu pie tiem, kuri veic saimniecisko darbību. Es aizbraucu uz Cukuriņiem, kuri mums liekas, ka tie ir paši tālākais stūrs un pats tur tāds, jā, viss jau tur nekā vairs nav, jā. Tas ir skatoties, ka tu Jēkabpilī dzīvo. Bet, kad es aizbraucu, tur jauni čeļi, jaunie zemnieki, un vienam ir tur, viens tur ņemās taisa aitu fermas, otrs tur ar lopiem ņemās. Un tur ir vienkārši, tur nav braukt, tur ir lopkopīgi. Bet tur tā, ka tie cilvēki, kas tur ir, tur par to izmešanu nav runa vispār. Un centrs viņiem vienkārši, ja viņiem runā, viņš saka pareizi. Man presē Gultis Noju, kas brauc uz Jēkabpili. Labi, pārtraucam debates, jā, mēs esam noformulējuši runāt, ka divus. tad jau viņi vai mēs Jēkabpilī pievienojam vai ko, ka kaut kur mēs izmirsim, nekas nemirst. Tie, kas tur paliek jaunie, tie paliek, un tie, kas jaunie aiziet prom, tie aiziet. Un par tiem procentiem laukos arī, nu paņemat, mums nav 2 miljoni cilvēku Latvijā, miljons ir Rīgā, nu padalot uz tiem laukiem. Nekas jau tur nav, reāli jau arī tas esam kādi 2-3%. Pārtraucam debates un balsojam, jā? Bet pirmā variants, tā variants, jā? Ir priekšlikums izņem brodus. Jā. Kaspar, lūdzu, izņem brodu. Tāda varianta nebija izņemta. Nu, bija priekšlikums, jo. Tad paskatām. Tad liekat otrajā glābā parāds. Tāpat kā pie otrā varianta cita adrese, ja tāpat pirmajam variantam pieliekat cita adrese. Nevajag? Es domāju, ka nav vajag. Citu adresi vajag ieliekāt, cik atras varbūt rakstīs Rīgas, tad tas paliek pie šeit atpūs, kāpēc tur ne. Nu, var, jā, tieši tā arī Rakstīt cilvēki pieliek iekšā. Jā, Tieši tā. nu, lai ir, jā. Tad koncentrējamies balsošanā. Kas ir par pirmo variantu? Lūdzu, balsojam. Paceļam rokas un jā. Bet tad pieliekam to punktu. To punktu mēs pieliekam klāt. Citā ir pielikts, nu. Tātad Ināra, Uldis, Armands arī, jā? Jā. Armands, Modris, Gints, Andis, Aivars. Jā. Tā, kas ir pret šo variantu? Tā. Aivis. Olita. Mavis. Anita. Sandra.
Kas atturas par pirmo variantu? 2 atturas. Tā, kurš ir Ieva un Dagmar. Tātad 7, 6, 2. 7 par, 6 pret, 2 atturās. Tātad Cerams, ka neviens pirmais variants nav būvis. Nē, ir? Nav vairāk. Atturās, vairāk nav. Tā, kas ir par otro variantu? Lūdzu, paceliet rokas. Tā, savs uzvārds, jā. Aivis, Olita, Daiga, Māris, Ieva, Anita, Sandra. Jā. Kas pret? Pats vairāk. Pret. Nu, paceļam rokas, lai varu uzskaidīt. Kas ir pret otro variantu? Spīnāts, Gumģis, Modris, Gins, Armands, arī, jā? Andis. Atturas ir? Tātad atbalsts ir guvis otrais variants, jā, kur mēs nosakam šos te divas iespējamās atrašanās vietas un citādies. Paldies. Jā, par metodoloģisko mēs labojam kaut ko tur vēl. Tur ir tas ilgdomīgi, tas Jēkabpils novada iedzīvotāji. Kuriem atrodas īpašās? Īpašums, kas strādā, bet no otras puses kaut kādam ierobežojumam it kā būtu jābūt. Jo tad jau, teorētiski, ok, mēs varam izsūtīt pa draugiem, ja, teiksim, saviem Latvijas paziņām aizpildīt anketas. Priekšlikums kāds ir? Jā. Tā ir rakstīts novada iedzīvotājiem. Īpašums vēlēšanas. Vai no īpašums vai darba vieta? Man liekas, arī tādam cilvēkam, kuram īpašums, viņam ir jādod iespēja izteikties. Ja ir vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās, var viņš, teiksim, piedalīties, ja, tad kāpēc nevarētu būt šādā anketā? Kā pašvaldību vēlēšanās jau pilnīgi no malas cilvēks nevar piedalīties. Bet pirmajā dzīves vietā ārpus. Ja kas ir nedzīvo uz vietas, tie iet ar savām demonstrācijām. Tad ir jāizņem tas, laukā. Tas jāizņem. Iespējamā dzīves vietā ārpus Jēkabpils novada teritorijas. Ja iedzīvotājiem, tad vai jāmaina formulējums, vai jāizņem šis te variants ārpus. Kāpēc iespējamā dzīves vietā ārpus? Ja viņam ir īpašums Jēkabpils novadā un viņš pašlaik dzīvo ārpus, kāpēc viņš nevarētu piedalīties vēlēšanās? Viņam ir tāpat nodokļi jāmaksā par īpašumu. Es aicinu nesarežģīt vienkāršas lietas, ja, un nes kādu darbu uzkraut speciālistiem un pašiem sev. Ir vārds uzvārds ir, mēs ielikām. Vienkārši paturpināt tos teikumu pie apvērst mērķa auditorijas, pielikt vēl priekšus novada iedzīvotājiem vai citur novada iedzīvotāji, kuriem ir īpašums Jēkabpils novadā vai... Varbūt tādu nebūs noteikti. Kas ir valdīs? Te jau pēc vēlēšanu likuma. Tālāk par visu pārējo piekrītat? Kuru punktu? Jūsu darba vieta atbalsts. Mana tā doma ir tāda, ja gadījumā iedzīvotāju aktuāliem būs, piemēram, ka maz aizpildīts, mēs varētu pielikt pie
pagasta pārvaldē. Lai mēs, apstītos arī, kā šie, atcīm, lai mēs varētu jā, jo tā ir ļoti liela daļa. Ja, piemēram, iedzīvotāji būs maz atsaucīgi, ne tik atsaucīgi, kā tas bija, kad vāca kolēģi parakstus, tad, jā, es piemēram gribētu redzēt, kā domā tieši atsevišķi administrācijas cilvēki, jo, tā ir iedziļinās tajā visā. Tur viss ir skaidrs. Lūdzu, kārtīgi ievērojami. Lai grafiski mēs sateiksim, mēs jums redzēsim. Mēs Armand par tiem punktiem nobalsojām, jā, apstiprinājām, esam pie šīs daļas. Ja ir kādi ierosinājumi, sakiet, jā, ja ne, tad neskaldīsim matus. Te ir vērts uz vērts telefonumos. Ja tur ir norādīts konkrēti cilvēks paraksts, viņa nebūs viņš. Beigās parakstās. Nē, bet nekur jau nav šeit paraksts arī parakstāt. Varam ielūt, jā. Nē, vai vajag neveikt kā pārīgi domāt. Bet tas uzsākās, Ja šo anketu aizsmas elektroniski, nebūs tā paraksts. Arī parakstēju. Pārstāvs administrācijas un neīgums izdarījuši. Man šeit viss sakārtos, tā ir izdarījuši. Labi. Tad pieliekam vēl paraksts, jā, beigās. Lai ir paraksts. Paraksts vai elektroniski? Pārējais aizbraukt uz pārvaldes. Nav par to, jā. Katra pasta pārvaldes. Jo tur nebija neviena no novērtījuma. Rīgā pašu skaitās nobalsošanu, nezināsim, kur mums ir. Nē, man ir 10 cilvēki, es viņiem visiem saku, mums paraksties. Tā, laiks iet uz beigām. Lūgums nobalsot par anketu kopumā. Par lēmumu tas ir, jā. Ne par anketu, lēmums jau ir, to arī pasaka par anketu. Kas atbalsta šo te anketas apstiprināšanu? Lūdzu, kas atbalsta? Jānis. Pieraksti. Arvis, Lolita, Daida, Māris, Ieva, Anita, Sandra, Pitas. Jā, paldies. Kas ir pret? Atturas. Armands. Modris. Andris. Lēmums ir pieņemts. Es tātad gribu informēt jūs par šo te aktivitātēm autoceļu sakārtošanas programmā, kas ir paredzēts no 16. līdz 20. gadam, jā, un ko valsts autoceļi prasa plānošanas reģioniem, lai tiktu pēc pašvaldību ierosinājumiem ietverti ceļi un sakārtoti prioritārā secībā. Mums šīs ziņas jādod ir līdz rītu ieskaitot, jā, un katrs novads, kā zinat, noteikti centīsies savai teritorijai sāpīgāko ceļu arī iekļaut šajā te sarakstā, kuru Zemgales plānošanas reģionu padome tad apstiprina un nosūta uz Latvijas valsts ceļiem. Es arī biju aizbraucis uz Jelgavu un tikos ar izpildu direktoru un arī ar to speciālisti, kas kārto šīs lietas tālāk, jā. Un, ko mums ieteica? Mums ieteica, protams, uzsvērt un raksturot šo te ceļu stāvokli
un ceļu nozīmību mūsu novadā. Esmu arī aicinājis mūsu uzņēmējus atbalstīt arī ar savu viedokli, ja, tieši 2 ceļu iekļaušanā šajā sakārtošanas programmā. Un pirmais būtu ceļš, kas iet Jēkabpils Dignāja Dunava, ja, no 9. kilometra līdz 42. kilometram, veicot, teiksim, grants seguma pastiprināšanu vai divkāršo virsmas apstrādi. Otrs ceļa posms, ko mēs lūgsim, ir ar P72 no 31. kilometra līdz 51,7 kilometram, tas ir Rubeņi Zasa. Cik mums lielas izredzes ir, ka faktiski no katra reģiona prasa šajā pa ceļu kategorijām noteikti 10 līdz 15 ceļiem, un atkarībā no padomes locekļu balsojuma, tad faktiski šie te ceļi, secība, un kuri tiks iekļauti, kuri netiks iekļauti, arī tiks apstiprināti. Ir uzrunāts arī autobusu parks. Es esmu runājis arī ar vietējo valsts ceļu pārstāvi Rūrānu kungu, ja, bet tieši viņu, tāpat kā Laukšteina kunga nostāja ir neitrāla pagaidām šajā, ja, jo viņi grib tiešām redzēt, kā šie te ceļi no plānošanas reģioniem tiks iesūtīti, kādā kārtībā un secībā. Tā kā nezinu, varbūt jums ir savi priekšlikumi, ko vēl varētu iesaistīt, ja, lai šo te ceļu nozīmība, mūsu ceļu nozīmība, un arī vieta, kā viņa tiks sarindota, būtu pēc iespējas augstākā. Ja būs ļoti, teiksim, arī saicināju, lai izbrauc uz vietas Zemgales pārstāvis vai kāda komisija, lai tiešām salīdzina ceļu stāvokli. Šajā te programmā skaidrs, ka var redzēt, ka tieši centrālajai Zemgales daļai ir ļoti daudz šo te, tas ir šie iesūtītie materiāli pēc iepriekšējās programmas, kas bija no 14. līdz 20. gadam. Te ir par reģionālo ceļu. Ja jūs varat saredzēt, ja, tad šie te iekrāsotie posmiņi ir, tā ir visa Zemgale, bet cik viņi bieži šeit ir šajā daļā, un cik viņi reti iekrāsotie posmiņi ir šajā daļā. Varat salīdzināt, ja, un mēs arī savā vēstulē uzsveram to, kā nav taisnīga bijusi šo te ceļu noteikšana līdzšinējā posmā, un lai būtu taisnīgāka, tad, valsts ceļi saka, ka tas ir bijis plānošanas reģionu piedāvājums, bet savukārt plānošanas reģionu saka, ka nekas tāds nav bijis, līdz, kad noteicis šo sakārtus. Šeit ir iekrāsoto ceļu posmu vietējiem valsts nozīmes ceļiem. Arī redzat, kāda, es teiktu, netaisnība tā ir faktiski. Tas ir par to, varbūt, kuri uzņēmēji ir tātad lūgums Andi, tālāk Māri, ja, sūtiet arī ar, parakstiem varat sūtīt savas vēstules, ja. Tas ir tagad rītā jau 9. Kā izsver to sūtīšanu? Es domāju, ka mums viņa pašvaldība to atsūtīja dokumentu, ka jāizsniedz līdz 9. Ja? Ja jūs aizsūtīsiet pirmdien, ja, tas arī nekur nebūs nekas novēlots, jo skatīt, ja noteikti skatīs tikai oktobra padomes sēdē. Bet mums šeit jāvienojas ir nevis par cik ceļu posmiem, ja, bet tieši par galvenajiem ceļu posmiem. Arī uzrunāts ir Ilūgstes novads, jo arī Ilūgstei savā teritorijā ir svarīgs šis ceļš, ja. Mēs dosim atsauksmi par viņu ceļa posmu, viņa savukārt par mūsējo.
Tā, tas par to, un tad mēs esam... No ierasmēs par šito te. Jā. Varbūt vienreiz vajag veikt lūk, vajag argumentēt un pieprasīt kaut kā. Mēs arī prasam to. Uzņēmumi prasam. Nē, no lūk, vienkārši ir arī uz tiesu. Es konkrēti vēstules tekstu nenosauc, jā, bet... Visu laiku nedos. Prasam, jā, tieši tā, lūdzu, vēl. Man ir jautājums pie tā pašā ceļa nosaukuma, kā jūs teicāt, tās ar Rubeņi. Tas ir domāts kā pagasts vai tā līdz kurai vietai uzlabot mums ir kāda? Ceļa posms. Līdz kādu viņai tad vajadzētu līdz Daugavpils? Mēs varētu to prasīt, bet līdzinējā sarakstā, ja, un arī ir runa bijusi par šo posmu. Arī šis posms ir pietiekuši garš, tās naudas vienkārši nepietiks. Šis posms faktiski ir gandrīz 20 km garš līdz Asai no Rubeņiem. Ja? Viņam ir pavisam savādāk esošā ceļā uzbūvēts. Prasīt mēs varam, protams, bet nevajag sacerēties, ka mums tagad līdz viss būs arī šim posmam ietlots. Bet izpildīt direktora informācijā par ceļiem, kad bija mums teica, ļoti skaidri un kaiši līdz 21. gadam mums valsts ceļu programmā neviena kapeika nav iedalīta šo ceļu remontam. Ko tad mēs te... Nē, par valsts ceļiem, tieši par valsts ceļiem. Vietējās nozīmes ceļiem. Jā, tieši tā. Ko tad mēs te... Atsūta, mēs varam, mēs jau vākuši parakstus. Nē, vajag to darīt, protams. Tā nevar teikt, ka nebija. Bija programma, ja, un bija noteikts finansējums. Šis te finansējums ir tagad samazināts, un tāpēc tagad prasa pārskatīt šo te ceļu posmu, ja. Bija. Tā nav, ka nebija. Tālāk par sadarbību ar Baltkrieviju. Aivars un izpildirektors bija uzrunājis goda konsula, teiksim, Baltkrievijā, lai atrastu kaut kādas sadraudzības pašvaldību mums. Un tagad ir atnākusi vēstule no Šarkovšķinas rajona izpildu komitejas, ja, ka viņi ir gatavi uzsākt sadarbību, ja, iepazīstoties mūsu pašvaldībām. Kādas ir jūsu domas par šo sadarbības, teiksim, tālāku organizēšanu un līguma noslēgšanu? Tieši tā, viņiem vajag sadarboties, tāpēc, ka Baltkrievija ir vispār numur 1 lauksaimniecība. Jo tā valsts atbalstīja lauksaimniecību, kā Baltkrievija atbalsta, tas vispār ir kurās valstīs. Nē, mums jau interesanti būs tomēr viņi pie Daugavas reģionā ir un visi būdi un visi tās lietas. Arī brāļi, Baltkrievija. Šī te pašvaldība, kas ir... Norvēģiem ar Zviedriju bija Norvēģija. Tu biji aizbraucis? Nē, es nebiju. Es zinu, ka bija aizbraucis, es neatceros. Ar Somiju bija, kāpēc? Nē, sadarbība būtu paši tas sadarbības līgums, jo ir taču šitās te pārrobežu sadarbības programmas, jā, un gatavojamies. Tieši Latvijas Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. Viņa patreiz nav nekāda tāda, es neesmu vismaz ar Guntu arī šodien runāju, nav nekādi projekti atvērti, jā, bet tas nenozīmē, ka viņi nebūs, jā. Viņi būs, jā, un uz to pusi noteikti, ka stiprināsies, ja šie te līdzekļi, jā, tieši ārējās robežas stiprināšanai. Es domāju, ka perspektīvā mēs ar to varam tikai iegūt, un lai kādas būtu tās tēmas, jā, būs labi slēgt ar to līgumu. Slēdzam, vispirms mums ir jāizvēlas, vai mēs viņus aicinām pie sevis, vai braucam pie viņiem, jo viņi arī piedāvā uzņemšanu, jā, bet, manuprāt, ja mēs ierosinājām šo sadarbību veidot, tad varbūt, pilsētā vai kur citur mēs viņus Tātad jūs dodat zaļo gaismu, jā? Labi, paldies.